Aizgādnība. Aizgādnības nodibināšanu regulē civillikums un civilprocesa likums, kā arī bāreņtiesu likums. Civillikums paredz, ka aizgādnību nodibina par personām ar garīga rakstura traucējumiem vai citiem veselības traucējumiem, kuru rīcības spēju ierobežojusi tiesa. Rīcības spējas ierobežojums ir regulāri jāpārskata, neretāk kā ik pēc 7 gadiem. Par personām izklaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ vai par personām, kuras alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģimeni trūkumā vai nabadzībā, un kuru rīcības spēju ierobežojusi tiesa. Rīcības spēja ir ierobežojama tikai tad, ja tas patiesi nepieciešams un vienīgais veids, kā aizsargāt personas intereses. Turklāt ierobežojumus tiesai jānosaka tikai tādā apjomā, kādā persona nespēja saprast savas darbības nozīmi vai nespēja savu darbību vadīt. Rīcības spēju ierobežo un aizgādnību nodibina tiesa. Taču bāreņtiesa nodarbojas ar aizgādņu izraudzīšanu, iecelšanu un attiecīgās lietas pāraudzīšanu. Tiesā, iesniedzot pieteikumu par personas rīcības spējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, kā arī par pagaidu aizgādnības nodibināšanu un izbeigšanu. Pieteikumu var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. Pieteikumu iesniedzēji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas. Kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī dokumenti, kas to apliecina. Visbiežāk tās varētu būt izziņas no ārsta. Personai ir tiesības piedalīties ikvienā tiesas procesā, kas skar personas rīcības spēju. Tostarp risinot strīdu starp aizgādnībā esošo personu un viņa aizgādni. Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Par materiālu saturu atbild nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons.